Vai ieguldīt akcijās? Nu, daudz uzdos jautājumu, kas tas vispār par banālu jautājumu, jo atbildi ir jā, tāpēc, ka vēsturiski akcijas ir nopelnījušas vairāk nekā obligācijas vai, protams, depozīts, sasniedzot aptuveni 10% gadā, un tas ir bijis daudz ienesīgāk nekā vienkārši darīt neko, jo tas pašpēj inflāciju un īstenībā pareizi ieguldot akcijās, tu taču vari izaudzēt solīdu kapitālu, ja tā var izteikties pareizi. Teorētiski pareizi, bet šeit ir viena būtiska starpība. Un tas ir, vai ieguldīt individuālās akcijās pašam, jeb arī nē. Jo redziet, kur ir tā lieta. No vienas puses, jā, ir objektīvs fakts, ka akciju ieguldīšana strādā, un Warrens Buffets ir labākais piemērs, kā to var nopelnīt okeānu ar naudu. Un īstenībā visiem bagātajiem cilvēkiem bagātība lielā mērā veidojās dēļ tā, ka viņiem ir bijuši ieguldījumi akcijās. Vai viņi ir profesionāli investori, vai arī viņi ir izveidojuši savu kompāniju vai savas kompānijas, bet būtībā tās ir akcijas. Un šeit mēs redzam arī tādus labus piemērus, kad, piemēram, Nvidia ir kāpusi no $5 20. gada maijā līdz $150 24. gada novembrī. Vai Apples, kurš jau ir bijis liela kompānija, pēdējos 11 gadus ir audzis no aptuveni $14 2013. gadā līdz, kur mēs šodien esam, $237. Tā kā 15-kārtīgs kāpums. Un mēs, protams, iedomājamies, ja mēs ieguldam 10,000 Nvidia un Apple, mēs varam 10 vai vairāk kāšot savu ienesīgumu salīdzinoši īsā laikā. Un tā ir taisnība, tie, kas to ir nopirkuši, tā ir izdarījuši, bet ir viens bet. Šeit es vienkārši atradu dažas kompānijas, ko es atradu Ņujorkas fondu biržā un Nasdaqā. Tīri vienkārši minūte. Neko par viņam nezinot un uzspiežot. Un redzēt, kāda tā bija lieta. Viena kompānija, kas sāk tirgoties Nasdaqā 2023. Gada beigās, ir no $793 uzaugusi uz $2. Un cita kompānija no 2010. gada, kad viņi maksāja $13, līdz šodienai maksā $14. Tā kā pret vienu Amazon, Nvidia vai Apple būs simtiem šādu kompāniju. Tas pasaka to, ka bez normālas stratēģijas vai tādas, jau pat nevis normālas, bet ļoti labas stratēģijas nopelnīt ir ārkārtīgi grūti, ja jūs meklējat individuālu akciju. Un tāpēc jautājums būtu jāpārfrāzē. Vai labāk ieguldīt individuālās akcijās, jeb gatavos ieguldījumu fondos? Un tas ir daudz nopietnāks jautājums. Jo tā lieta statistika rāda, ka pat profesionāli investori nevar pārspēt S&P 500 indeksu. Un tas nozīmē, ka vislabākais veids, protams, ieguldot akcijās, ir ieguldot jau fondos, kas seko biržu indeksiem. Un tas ir jūsu ieguldīšanas pamats. Un jautājums ir, vai šo pamatu pieeju kaut kādā veidā mainīt. Un atbilde īstenībā ir jā, jūs arī varat ieguldīt individuālās akcijās, bet tad jums ir jāizdara mājasdarbs. Pirmkārt, saprotiet to, kāda ir jūsu ieguldīšanas stratēģija un cik jūs vispār gribat nopelnīt. Un tad jums ir jāizveido ārkārtīgi strikti kriteriji, kā jūs ieguldīsiet un kāpēc jūs to darīsiet. Kādās kompānijās jūs ieguldīsiet, kāds ir viņu finanšu stāvoklis, kurš tas būs reģions, cik liels tie uzņēmumi būs un ko jūs gribat. Jūs gribat strauji nopelnīt uz izaugsmas kompānijām vai saglabāt kapitālu, balstoties uz to, ka jūsu kompānijas maksās liels dividends. Tas ir pilnīgi dažādas stratēģijas un tam vajag skrupulozus veidus, kā to darīt. Un, piemēram, jūs varat tāpēc izveidot kriterijus, ka jūs ieguldot tehnoloģiju kompānijās, kam ir strauja izaugsme, ļoti laba finanšu stāvokļa, ļoti augsts ienesīgums uz kapitālu, un tādējādi jūs zināt to, ka tā stratēģijas nopelnīs vairāk nekā S&P 500 vai Nasdaq. Tā ir viena pieeja, bet ir viens bet. Arī tādām stratēģijām jau ir ieguldījuma fondi. Piemēram, mēs pastamies, ko mēs te uzliksim, mēs uzliksim Just ETF un pastīsimies kādas, piemēram, stratēģijas. Jo jūs varat nopelnīt, jau izveidot fondus un fondu portfeļus no gatavām stratēģijām. Piemēram, šeit ir dividendu stratēģijas, izaugsmes stratēģijas, lielu uzņēmumu stratēģijas, vidēju uzņēmumu stratēģijas, ieguldījumu stratēģijas, kurās akcijas ir ar augstu kāpumu īstermiņā, maza izmēra stratēģijas, tās augtās nenovērtētās akcijas. Un jūs viņus varat veidot pa konkrētām valstīm, pa konkrētiem reģioniem, pa konkrētiem sektoriem. Tāpēc, pastīsimies, jūs varat izveidot, mēs varam izveidot, ka izveidosim value stratēģiju, kas ir tikai, piemēram, kas te ir, kāda mums te ir sektora priekš enerģijas.
Mums ir kopējas sektora stratēģija. Nu, labi, jebkurā gadījumā mums ir kopējas sektora stratēģija, kas ieguldā es negribu nospēlēt. Labi. Jebkurā gadījumā mēs varam ieguldīt izaugsmes stratēģijās konkrētā sektorā un konkrētā reģionā. Vai vērtību kompānijās konkrētā sektorā vai konkrētā reģionā. Vai dividendžu stratēģijās arī redzēt, sektors šeit būs viens, bet tik un tā. Arī dividendžu un citās stratēģijās jūs jau varat atrast fondus, kuros jau ir ārkārtīgi stringi kritēriji, kā un ko darīt. Un tāpēc šis jautājums iet dziļāk. Jums ir nevis jāizveido vienkārši stratēģija, kas ir savādāk nekā kopēt lielākās kompānijas S&P 500 vai Nasdaq indeksiem, bet jums jāapstāsta, vai jūsu specifiskā stratēģija jau nav atrasta ieguldījumu fondos ar zemām izmaksām vai ETF-os. Un tad jums jāsalīdzina, vai jūsu specifiskā stratēģija ir ienesīgāka ar mazāku risku nekā tas konkrētais fonds, kas jau tajā stratēģijai seko. Tāpēc šeit ir pamatīgs mājas darbs, bet tas ir iespējams. Tāpēc, ko es jums iesaku darīt? Saprotiet paši, ka, ja jums nav laika, ieguldiet S&P 500 indeksā. Ja jums ir konkrēta ideja vai konkrēta stratēģija, kas jums ir prātā, sākumā paskatieties, varbūt jau ir izveidots ETFs, ja biržā tirgotais fonds vai arī ieguldījuma fonds, kas jau tādām stratēģijām seko, un tad paskatieties, kāds ir vēsturiskais ienesīgums tai stratēģijai, un vai viņš ir lielāks, atskaitot komisijas, nekā S&P 500 ieguldīšanas stratēģija. Ja viņš ir vismaz tikpat liels un piedāvā varbūt mazliet stabilāku vai mazliet konservatīvāku izaugsmu, vai viņš vienkārši ir labs, tad paskatieties, vai jums ir iespējas izveidot stratēģiju, kas par to ir ienesīgāk. Un ja jums tiešām ir gadu laikā jūsu personiskais portfels nopelna labāk nekā S&P 500 un tie konkrēti ieguldījuma fondi, tad jūs varat apsvērt ieguldīt naudu šāda veida stratēģijas. Tāpēc redziet, kāds te ir mājasdarbs jāizdara, un tāpēc saprotiet pašu, vai jums ir laiks un resursi to darīt. Tā kā šis ir mans ieteikums un šis ir mans novērojums, ko es rekomendēju investoriem. Bet, ja jums interesē pašam savu ieguldīšanas stratēģiju un veids, kā pareizi to darīt, un ja jūs gribat saprast, kas ir finanšu tirgi un kā labāk izveidot ieguldījumu stratēģijas tieši priekš jūsu mērķu un jūsu vajadzībām, pievienoties manai investoru programmai, tāpēc, ka tur jūs redzēsiet visu. Sākot ar to, kā atšķirt akcijas no obligācijām, beidzot ar to, kā izveidot specifisku ieguldījumu portfeli. Ja jums tas interesē, tad šis būs priekš jums. Tāpēc tiekamies manā programmā un turpināt skatīties manus video. Tiekās!